Tavam Etsy veikalam ir uzlikta maksājuma rezerve. Ko darīt šajā situācijā? Sveiki, man sauc Roberts, es esmu Lerio Print vadītājs, un šajā video es tev pastāstīšu, kāpēc Etsy liek maksājuma rezerves un kā šo situāciju risināt. Šobrīd esam Etsy dashboardā un esam zem Finance un Payments sadaļas. Un kā jūs redzat, šajā sadaļā mums kontam ir uzliktā payment maksājumu rezerve. Un kādēļ tas notiek? Primāri, tad kādu laiku atpakaļ Etsyjā nebija šādas te rezerves, un ļoti daudz skemeri, krāpnieki to izmantoja tādā veidā, ka pārdeva preces un faktiski viņas nenosūtīja klientiem, un Etsijs bija principā bezspēcīgs, nevarēja neko izdarīt ar šiem skemeriem. Un tad Etsijs ieviesa šīs te maksājuma rezerves. Visiem jauniem veikaliem pēc pirmā pārdevuma parasti tiek uzlikta rezerve, kura ir uz 45 dienām un var tikt ieturēta nauda līdz pat 80%, kas nozīmē, ka jums tātad sākuma posmā, uzsākot print on demand vai jebkādu Etsy biznesu, ir jārēķinās, ka kaut kāda nauda jums būs jāmaksā no savas kabatas, un tad vienā brīdī Etsy šo rezervu noņem, un tad jums šie līdzekļi būs pieejami. Par to ir jārēķinās. Tad šim konkrētajam veikalam maksājuma rezerve jau ir uzlikta 3. reizi. Pirmajā reizē, kad konts tika atvērts, tika uzlikta šī rezerve, tad viņa tika noņemta, tad šis veikals tika skeilots, respektīvi tika veikts daudz pārdošanas, laista daudz reklāmu, tad Etsijs atkal uzlika rezervi. Uz pāris nedēļām viņi vienkārši pārbaudīja, vai visas preces izies laikā un vai viss notiek tā kā jānotiek, un tad rezerve tika noņemta. Un tagad ir uzlikta rezerve, jo netīšām tika apstrādāts viens pasūtījums un netika ielikts tracking numurs. Tādā gadījumā arī Etsijs var uzlikt rezervi kontam. Šeit gan ir minēts, ka tā rezerve būs 45 dienām un 50% tiks ieturēti. Ka šī rezerve tiks noņemta ātrāk, jo tracking numurs pēc tam tika izlabots un ielikts ar izsekošanu. Un attiecīgi es domāju, ka Etsijs pēc pāris dienām šo rezervi arī varētu noņemt kontam. Bet var gadīties arī, ka būs jāgaida 45 dienas. Tātad, kas mums ir jādara? Mums ir jāievēro Etsy house rules, ja tos tā var saukt, likumi, noteikumi, jāizsūta sūtījumi laikā, jāatbild klientiem laikā, jāliek iekšā tracking numuri Etsyjā. Ja tad jūs izmantojat integrāciju, tad tie automātiski parādīsies. Ja neizmantojat, tad ir manuāli viņas obligāti vienmēr jāieliek un laikā jānoslēdz pasūtījumi, kad ir norādīts jūsu izsūtīšanas laiks. Nevajadzētu kavēt šos izsūtīšanas laikus regulāri, jo tādā veidā Etsijs redz, ka jūs nepildat savus pienākumus, nepildat neapstrādāt pasūtījumus laikā, un viņi var jums kontam uzlikt rezervi. Tā kā ievērojam Etsy house rules, un tad rezerves jums faktiski netiks uzliktas tikai pirmajā reģistrācijā pēc pirmā pasūtījuma. Tā ir obligāta rezerve, kur Etsijs pilnīgi visiem jaunajiem kontiem uzliek. Ja tev patīk šāda veida saturs, spied uz zvaniņa un subscribe pogas, un piesako mūsu kanālam, un tu saņemsi šāda veida video regulāri. Un, ja tu vēlies izveidot savu veiksmīgo Etsy biznesu, reģistrējies ar Lerio Print un dodies uz kursu sadaļu, kurā tu atradīsi bezmaksas kursu, kurā mēs tev parādīsim visus soļus veiksmīgu biznesa izveidei.